Labdien visiem! Šodien apskatīsim ar jums, kādu informāciju mēs varam iegūt no ciltskoka. Tad jums priekš ir autosomāli dominantais iedzimšanas tips. Kāpēc tas ir autosomāli dominants iedzimšanas tips? Kā mēs to varam noskaidrot? Pirmkārt, mēs redzam, ka pētāma pazīme jeb iekrasoti kvadratīni un apliši, atrodas pilnīgi katra paudze. Rekur. Visās paaudzes mums ir slimi individi vai ir individi, kuri nes šo pazīmi. Tātad, vēlreiz atkartošu. Mēs iekrasojam slimības, piemēram, ja mēs pētīsim tur Dauna sindromu, vai daltonizmu, vai otrais variants, mēs varam iekrāsot individu, jo viņam ir kaut kāda noteikta pazīme, kura mums interesē, piemēram, acu krāsa, vai mati ir sprogaini. Tātad, iekrasošana nozīmē kaut kādas noteiktas pazīmes iezīmēšanu. Kas mums vēl ļauj noskaidrot, ka tā ir tieši autosomāli dominants iedzimšanas tips, ka mums slimo gan vīrieši, gan sievietes. Nav tā, ka mums slimo tikai sievietes vai mums slimo tikai vīrieši. Tad principā slimo gan tie, un pazīme izpaužas visas paudzes. Tad skatāmies. Mums ir mate, kura bija ar noteiktu pazīmi. Un mums ir pilnīgi vesels tetis. Ja mums ir autosomāli dominanta iedzimšanas tips, tad individi, kuri būs iekrasoti, viņam būs vai divi lieli burtiņi, tad dominanta homozigota, vai tie būs heterozigotas. Tie individi, kuri nav iekrasoti, viņi visi būs recesīvas homozigotas. Tad, ja jums priekšā eksāmena vai kaut kāda uzdevuma ir ciltskoks, un jūs sapratat par šitām divām pazīmēm, kā visas paudzes ir iekrasoti bumbulīši vai kvadratiņi, Otrais, jūs redzat, kā slimo gan vīrieši, gan sievietes, tad jūs varat droši pateikt, ka tas ir autosomāli dominants iedzimšanas tips. Un tādā gadījumā visos vietas, kur nav iekrasots kvadratiņš vai šitais bumbulītis, tad visur pierakstām genotipu. Mēs to varam uzreiz droši izdarīt, tas būs pareizi un korekti. Un jūs to varat pilnīgi visur pierakstīt. Ko tālāk mēs varam iegūt no šī ciltskoka? Tātad mēs redzam, ka mums apprecējas pirmais un otrais individs, un no tiem leja iziet sību līnija. Ko tas nozīmē? Sību līnija nozīmē, ka tie būs mūsu bērni. Un tad mēs redzam, ka šitai matei un šitam tēvam ir 4 bērni. Rekur. 1, 2, 3, 4. Mēs to nosakam pēc šitas līnijas, kur ir savienota, un ir sazarota tālāk. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mums visi tie bērniņi, visi pēcnācēji ir iekrasoti. Tad visi ir slimi vai ir gēni nesēji. Tad mums ir jādomā. Mēs ar jums zinām, ka dotais situācijā mums mate var būt vai homozigota, vai heterozigota. Tātad māma var būt vai dominanta homozigota, vai var būt arī heterozigota. Mēs zinām, ka mūsu tētis ir 100% recesīva homozigota. Tātad, ja mums būs tāds gadījums, ka māma ir dominanta homozigota un tā apprecējas ar recesīvu homozigotu, tad pilnīgi visi pēcnācēji būs heterozigotus. Pilnīgi visiem būs šī pazīme. Tomēr, ja mūsu māma ir heterozigota un tāda heterozigota apprecējas ar vīrieti, kurš ir recesīva homozigota, tad mēs varam, jums ir grūti to darīt atkal, taisam penete režģi, to uztaisījām, un redzam, ka tāda gadījuma mums 50% būs heterozigotas un 50% būs recesīvas homozigotas. Un tāda gadījuma mums pusi no bērniem būtu veseli, tad neiekrasoti, un pusi no bērniem būtu iekrasoti. Ko mēs redzam? Mums ir iekrasoti pilnīgi visi. Tas nozīmē, ka dotajā brīdī šitais variants mums neder, jo mēs nekur neredzam veselus bērnus. Tad šito visu varam svitrot nost. Tāda veida mēs ar jums noskaidrojam, ka tomēr mūsu mate ir dominanta
homozigota. Tad mūsu mate ir dominanta homozigota, un visi bērni, jeb visi mūsu pēcnācēji, ir heterozigots. Reku, cik daudz mēs jau noskaidrojam. Un, piemēram, jums būs uzdevums noteikt, kāda ir varbūtība, kā šitajam diviem vecākiem piedzimst slims bērns. Nu, tad mēs jau zinām, ka mūsu mātei, mūsu tetis ir heterozigota, un viņš ir slims, un mums ir pilnīgi vesela māte. Un ko mums tāda gadījuma darīt? Nu, tad mēs vienkārši rakstam, kādi mūsu vecākie tipi ir. Tātad mate mums ir recesīva homozigota, tā apprecējas ar heterozigotu, gametas mums ir A mazais un A lielais, A mazais, un iespējami bērni genotipi ir A lielais, A mazais, tad heterozigota un heterozigota. Lūdzu, heterozigota un recesīva homozigota. Un tad redzam, ka ir 50% un ir 50%. Tad 50% slims, 50% ir vesels. Un ko jūs redzat šitā situācija, ka jums tomēr 3 no 4 bērniem ir veseli un tikai 1 ir slims? Un te ir tāda pinkerīga vieta. Pareizā atbilde būs, ka iespēja, kā 5. bērns piedzims vesels, vai slims, ir 50%. Jūs šitos procentus varat noteikt tikai pēc tāda neliela aprēķina. Jūs nevarat vienkārši saskaitīt šito, jo jums ir jāatceras, ka genetika ir vienkārši vārbūtības aprēķināšana. Cipari ir viena lieta, reāla dzīve ir pilnīgi cita lieta. Tieši tāpēc nekādu mūža neskatams, kādi bērniņi jau ir, lai noteiktu vēl vienu bērniņu.